Ātrums, adrenalīns un cīņa par pozīciju katrā virāžā vai tramplīnā. Tāds ir BMX sporta veids. Jau 15 gadus to saviem audzēkņiem māca treneris Ģirds Kātiņš. Skaists un sarežģīts. Tā šo sporta veidu raksturo pats treneris. Kur nepietiek vienām fiziskām īpašībām tikai spēku vai ātrumu vai jaudu, kur ļoti liela arī tehnisko meistarību vajag, psiholoģisko noturību, mentālo noturību, un tad ļoti komplicēts tāds sarežģīts sporta veids. Tas man aizrauja. Spietupienā virsū un lejā apakaļ, bet notur pa vidu jāuzlec, lai tas līdzsvars noturētos šeit. Nē, pummu nevajag, nē. 10 reizītes. Ļoti labi. Ģirds ir A-klases treneris, kas nozīmē, ka ir iegūta ne tikai attiecīga kvalifikācija, bet viņa audzēkņi uzrādījuši augstus rezultātus starptautiska līmeņa sacīkstēs. Šogad viņa audzēkne Veronika Monika Stūriška kļuva par pasaules čempioni BMX junioriem. Gandarījums par savu kaut kādu ieguldīto darbu, tā kā tāda atskaites punkts, ko es esmu ieguldījis un vai es pareizi esmu to visu darbu darījis, lai sasniegtu galveno sezonas, pieņemsim, mērķi. Ir svarīgi, lai pašiem audzēkņiem ir milzīga vēlme, uzsver Ģirds. Nevis trenera, omītes vai vecāku, bet pašu vēlme kaut ko sasniegt. Bez tāda mērķa, bez vēlmes, bez alkām kaut ko sasniegt, tu neko nepaveiksi. Ne sportā, ne dzīvē.